Šodienas tēma – laimīgie gurni. Tā es šodienas laiku ieliekot rēķinājos, ka nezināju, cik daudz vispār cilvēku šajā laikā varēs, bet es varēju un nekas, kas vēlēsies, pēc tam noskatīsies. Tā, priecājos par tām, kas pievienojas. Šodien ir tāds ārā interesants atkal putenis, un es drusciņi tāda esmu izsista no ierindas, jo man bērns otro dienu iet skolā, un tādas interesantas lietas atklājās, bet noteikti kaut kad par to tēmu parunāsim. Šodien es gribu jums pastāstīt par to, ko es saucu par laimīgiem gurniem un kāpēc vispār, kas tāds ir un ko es varu jums piedāvāt un ar ko es varu palīdzēt. Tad, kad sieviete piesakās pie manis uz, es viņu sākumā saucu par korekciju, ķermeņa korekciju, stājas korekciju, principā man nepatīk šis vārds. Tā ir tā kā harmonizācija vairāk, jo korekcija ir tad, kad mēs, piemēram, izvēlamies iet pie fizioterapeita, saprotam, ka, kaut kādas lietas ķermenī, mugurkaulā stājā, kas fizioterapeita prāt neatbilst tam, kā jābūt. Un tad mēs vēl tam fizioterapeits izstrādā tur vingrojumu kompleksu, un tad mēs vingrojam un ar vingrojumu palīdzību koriģējam ķermeni. Respektīvi, mēs nevis saprotam, kāpēc ķermenis tā ir nostājies, kāpēc viņam ir grūtības ieņemt šo kaut kādu pareizo asi, bet mēs mēģinām viņu koriģēt. Un tāpēc to, ko es daru, saucu par harmonizāciju ķermeņa, jo mēs nevis mēģinām koriģēt, mēs saprotam, kas ir kāpēc ķermenis tā stāv, jo tur ir vairāki iemesli, un es joprojām mācos, un joprojām ir lietas, kuras es nesaprotu, bet man liekas šķiet ļoti interesanti. Bet tad, kad mēs saprotam šo iemeslu, tad un mēs veicam kaut kādā ziņā šo korekciju, šo harmonizāciju, respektīvi izlabojam to, kas ķermenī tajā brīdī nav vietā, runājot tieši par mugurkaula skriemeļiem. Un pēkšņi ķermenis pats it kā nostājās maksimāli harmoniski, maksimāli ieņem savu asi, un cilvēks ir gadiem gājis vingrot un nav varējis pielikt, guļot uz muguras, nav varējis pielikt krusta, krustus pie zemes, un vienmēr ir bijis tāds izliekums, un pēkšņi pa vienu reizi sieviete saprot, ka viņa guļ tādas plācenis. Nevienmēr tas ir, tur ir vēl iemesli, kāpēc tas, ne visiem tas notiek, bet tad, harmonizējot, strādājot ar tieši iegurni, tas, ko parasti atzīmē, ir tāda ļoti liela viegluma sajūta. Un kas tad ir, kādi tad ir tie gurni, kā tad mēs gribam justies, mēs loģiski gribam justies tā, lai mēs neko nejūtam. Tad tas ir tas vieglums, vai ne? Un man šķiet, ka tāpēc kaut kādā vienā konsultācijā, kad mēs strādājām ar iegurni, ar klienti, man atnāca tie vārdi laimīgie gurni, un tad, kad es vienmēr tagad konsultācijas laikā mēs runājam, es saku, iztēlojies laimīgos gurnus. Ja? Kādi ir tavi laimīgie gurni, kā tu jūties, kāda ir tā sajūta, par ko tu gribi domāt tajā laikā. Lūk, un kāpēc es tieši par iegurni runāju? Tāpēc, ka tad, kad cilvēks atnāk, pirmais, mēs izrunājam par to, kas tad ir tās lietas, kas viņam traucē, un es mēģinu uzzināt visu, jo kāpēc, jo es esmu sapratusi, ka tikai
priekš manis tas ir vieglāk, jo tad es saprotu visu kopainu, un tas viss, kas ir zem jostas vietas uz leju, ja, mēs ķermeni tā kā sadalām uz pusēm, viss, kas ir uz no jostas vietas uz leju, tas būs no aptuveni 50% būs piesaistīts pie fiziskajiem iemesliem. Tātad problēma būs tieši fizioloģiska, ķermeniska. Savukārt, tas, kas ir viss uz augšu, tur aptuveni, 80–90% tieši otrādi būs, tur ir, teiksim, fiziskas lietas, kas var būt izmainītas, piemēram, skolioze, bet tieši runājot par sāpīgām vietām, par savilkumiem, tās būs emocionālas lietas, tās būs psihiskas lietas. Piemēram, cilvēks atnāk, stāsta, man tur ir savilkti pleci, man te stāv spranda. Tas, ko mēs varam 2 stundās izdarīt, mēs varam, principā, nerunājot ar cilvēku, var uztaisīt pilnu korekciju. Korekcija notiek gan ar pieskārieniem fiziskiem, kuras māca arī pašam cilvēkam, pašai sievietei to darīt, gan ar vibrāciju. Es noteikti vairāk šogad stāstīšu, dalīšos par to vibrāciju. Tas ir ar skaņu. Tas ir, kad es dziedu konkrētu skaņu. Tas varbūt šķiet kaut kāda mistika, bet tas tā vienkārši notiek. Un es dziedu konkrētu skaņu, turu roku uz konkrētās zonas, un cilvēkam tajā vietā pāriet sāpes. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir frekvence, mums ir vibrācija, tas ir tā kā, jebkurš, nezinu, kaut kāds masāžas, tas instruments, kas vibrē, mēs tur, kas tur notiek? Tur, kur ir sāpe, tur ir vienkārši kaut kāds iekaisums, sabiezējums, spazma, vienalga, kā to sauc, katram tur ir visādi nosaukumi, bet tas viss kopā, tas nozīmē, ka tur normāli nenotiek normāla asins, jo tu kaut kur saspies nervs, muskulis ir saspiedis tur nervu, asinsvadu un ir sāpe. Lūk, un par to korekcijas, jeb harmonizācijas laiku mēs varam iziet cauri visam ķermenim, čik, izdarīt, cik maksimāli mēs varam atbrīvot no visām tām sāpēm. Un tad cilvēks aiziet mājās un pie nākamās emocijas savas tās programmas viņam viss atgriež, ne viss, bet liela daļa atgriežas atpakaļ. Un tas ir tā kā tāda, kāda jēga no tā. Un tāpēc ir svarīgi saprast, pirmkārt, kas cilvēkam ir visvairāk traucē, kas viņam visvairāk sāp. Jo varbūt, ka, atnāk sieviete un viņa ir pilnīgi, mēs paskatāmies, mēs redzam, viņa ir šķība, viņai tur ir iegunis sagriezies, viņai ir skolioze jostas vietā, viņai varbūt ir skolioze vēl tur, krūšu, lāpstiņu zonā. Bet viņai pa lielam tas tik ļoti netraucē, kā viņa iekšēji jūtas, ka viņa ir izdegusi, viņa ir sagurusi, viņa nezin pie no kura gala sākt, pie kā pieķerties, nav enerģijas. Un tad ir vislabāk runāt, saprast, kas tur notiek, izstrādāt kaut kādus soļus, ko darīt, un tad, protams, var palīdzēt arī ar šo skaņu, negribu saukt dziedniecību, skaņu harmonizāciju, palīdzēt viņai justies labi. Un, piemēram, kas attiecas laimīgajiem gurniem, tad, kad mēs veicam šo te gurnu, jeb iegurņu harmonizāciju, tad, kad es to daru ar skaņu, sieviete guļ, viņa atslābinās, es pēc tam iemācu, kā to izdarīt mājās pašai. Un nevienmēr, bet ļoti bieži sieviete jūt sāpes astes kaula rajonā. Citi jūt krustos sāpes, citi jūt vairāk uz gūžas kauliem, dažādi, bet visbiežāk tieši astes tajā zonā jūt sāpes. Un tad es tur turu pirkstiņu, lai tā vibrācija aiziet uz to vietu. Un es dziedu šo skaņu, un tad cilvēkām tur kaut kas kurai sievietei notiek. Un vienmēr ir tā, bāc, tikko sāpēja un vairs nesāp. Kas ir noticis, kā tas strādā, kā tas
Nu jā, kā tas strādā. Bet dažreiz ir tā, ka es tur varu pusstundu dziedāt, mēs tur izmēģinām visas metodes, un sieviete vienkārši es jūtu, ka tur nekas nenotiek, tur viss ir, vai nu tur ir viss sastīncis, tas ir diezgan reti, bet gadās. Vai arī otrādi sieviete visu laiku nosās, viņa nu tā kā, bāc, man tur tā kā sāk sāpēt, es tā kā nesaprotu, kas notiek. Un tad ir, kad pirmo reizi tas notiek, vienmēr ir tāds, ok, ko lai es daru, kas notiek, kāpēc, tā parasti nav. Un tad ir svarīgi saprast, kas sievietei notiek iekšā. Un tad jau, kad es sāku runāt par šiem laimīgiem gurniem, tad tas, ko mēs parasti darām, mēs ar sievieti pirms tam runājam par to, kā viņa jūtās, kādas viņai šobrīd ir attiecības ar savu partneri, kādā vispār viņa tur stadijā atrodas. Pie manis jau nenāk sievietes, kuras ir jūtās brīnišķīgi harmoniski, jo tad jau viņām nevajag to palīdzību. Nāk jau cilvēki, kuri jūt, ka viņiem nav labi, ka kaut kas nav labi. Un sēta atnāk un saka, nē, man tur tikai sāp, tur. Beās izrādās, mēs sākam šo te dziedāšanas procesu, un izrādās, ka viņa vienkārši nevar vispār atslēgties, jo viņai ir galvā tur, nezinu, 5 avotiņi, katrs uz savu pusi, viņa vienkārši visa enerģija ir tur. Es viņai saku, domā par laimīgiem gurniem, viņa vispār nevar, jo viņai tad tas ir vēl viens kanāls, par ko viņai jādomā, viņa nevar atslēgties, un vispār nekas nenotiek. Un tas, priekš manīm īstenībā tas ir ļoti interesanti, sākumā es par to pārdzīvoju, bet jo vairāk es to daru, jo es saprotu, bāc, tas ir tik forši, ka mēs esam tik ļoti dažādas, un katrai šī iedarbība ir pavisam cita. Un katrai vajadzīgs kaut kāds cits piegājiens. Un vienai vajag, lai vispār 2 stundas ar viņu tikai runā, jo varbūt viņu mājās neviens vispār neklausās, un viņu vispār neviens nezin, kā viņa jūtās. Cita vispār sev nekad nav atzinusi, vai nevis nekad, bet kaut kādu laiku par to, ka viņa jūtās ļoti, ļoti slikta, un viņa atnāk šitā tā guļās, un tur nekas nenotiek. Un pēkšņi un man ir tā sajūta, es dziedu, es zinu, ka daži mani kolēģi, kad viņi dzied, viņi ļoti labi jūt, kurā brīdī, kas notiek, man šis jutīgums, es esmu zubrilka, es esmu teicamniece, man nekad nav tā, ka man ir, man viss nāk caur tādu pacietību, caur darbu, caur iedziļināšanos, tādas lietas, kas nav tieši, tādas kas priekš manīm ir grūtas, viņas nāk man lēni. Un man ir tā, ka es nevienmēr varu sajust, ir tur izmainījies, ir sakārtojies vai nav. Bet man ir tāds nāk, piemēram, mēs taisam šo te iegurņa harmonizāciju, un es vienkārši sāku tai sievietei uzdot jautājumus. Un pati iekšēs, kāpēc tu nevari vienkārši pabeigt un pēc tam uzdot, kāpēc tev vajag tagad? Un tas ir tāds kaut kāds iekšējs, kas laužas ārā, un es viņai jautāju, un tad es viņai vēl, un mēs runājam, pēkšņi viņa sāk raudāt. Tas ir, un es tā, tas ir, un tad man ir tāds sev atgādinājums uzticēties savai intuīcijai, ja man nāk tas, un ja man prasās uzdot šos jautājumus, runāt ar viņu, principā es uzmācos mazlietiņ, es ceru, ka tā ļoti, tomēr maigi uzmācos, bet es mēģinu to cilvēku izkustināt, sanāk emocionāli ievibrēt viņu. Un sieviete sāk raudāt, mēs paraudam, pasmejamies, parunājam, es turpinu procesu, viņa saka, klausies, es jūtu, man gurni vienkārši vibrē, momentā. Es pirms tam esmu iztērējusi savu, it kā laiku, viņas laiku, ilgi, mēģinot, kur nekas nenotiek, bet tik pa laikam, uzdodot šos jautājumus un mēģinot šo sievieti iekustināt. Un sievietē liekas, ka viņa ir tāda kaut kāda neriktīga, vai kas tas ir, kāpēc man tik ilgi, kāpēc man parasti tā notiek. Man ir tāds, cik forši, jo īstenībā
tas, ko es šobrīd daru, es esmu daudzus gadus meklējusi izmēģinājusi dažādas terapijas, prakses. Tie, kas man ilgāku laiku seko, zina, ka es esmu aizrāvusies ar dažādām metodēm. Bet šajā metodē, kāpēc man patīk, tāpēc, ka pirmkārt man pašai viņa ir palīdzējusi, pat izrādās tagad ir vairākās situācijās, un tas, ka šeit ir iespēja izdarīt ātri, kas man ir ļoti svarīgi, to, ko citreiz, teiksim, nezinu, kaut kādā psiholoģijā, psihoterapijā tur gadiem vilkt kaut ko laukā, meklēt, un šeit ir iespēja ļoti ātri dabūt rezultātu. Labi, pēc aizgāju prom no laimīgajiem gurniem. Lūk, un tad es sietēju saku, iztēlojies tagad, kamēr tāds lābiņais, tev nekas nav jādara, tas taču ir forši, tu tagad vairs neko nedarīt, vienkārši pafantazēt, pasapņot par to, kas tev ir laimīgie gurni, kā tu jūties, tu vari pakustēties, tu vari iztēloties visu, kas tev liek justies, forši, seksīgi, viegli, brīvi, karsti, silti, kā tu vēlies. Un ko es esmu pamanījis, ka tad, kad es pirms tam par to runāju, kad sieviete tikai vienkārši, labi apguļās, jo redz, mums ir tāds modelis, cilvēks atnāk pie speciālista, es tagad tev pasaku, kas man par problēmu, vai dari. Un tad ir tā vienpusējā enerģija, ka tas viens cilvēks tikai strādā. Un sanāk, ka tas patiesībā jau, tas vārds dziedināties, man kaut kā viņš... labi, dziedinās jau pats cilvēks, neviens otrs jau viņu nevar izdziedināt. Tas, ko es daru, tas nav nekas īpašs, to var izdarīt jebkurš, principā. Bet, tas pats cilvēks nonāk tajā homeostāzē, tas ir tajā veselumā. Bet tad viņam arī pašam ir jāpiedalās, jo viens ir, kad var atnākt, ir arī tāda pieeja, tu atnāc, es tev vispār, es apmēram pasaku, mēs tagad darīsim to, tev tur ir problēma. Bet tad sanāk, ka tas cilvēks, viņš nepiedalās principā sava ķermeņa, savas psihes harmonizācijas procesā, tad to dara it kā speciālists, bet cauri viņu. Bet tad, kad es sievietei stāstu par to, ko mēs daram, ka viņa saprot, kā tas notiek, kad viņa sāk piedalīties, tas pirmkārt notiek ātrāk, tas notiek efektīvāk, un viņa sāk saprast vispār, kāpēc tas tagad, kas viņai ir, kāpēc tas ar viņu notiek, kāpēc tas ir noticis. Jā, vai, teiksim, atnāk sieviete un saka, nezinu, tur kaut kāda viena lietiņa viņai tikai traucē, un mēs sākam runāt, un tur vispār ir ekskavators ar lietām, kas īstenībā, ko viņa ir norakusi, un tas ir vienkārši vienā reizē notiek. Lūk, tad par to iegurni vēl. Tas, ko es vēlējos pastāstīt par tām lietām, ar ko sievietes griežās un kas ir tās lietas, kad var saprast, kas ir tās pazīmes, pareizāk sakot, kad var saprast, ka kaut kas nav kārtībā iegurnī. Un kad es to saucu par astes kaula korekciju, principā tā ir tā kā iegurņa korekcija, bet, ja mēs iztēlojamies to iegurni un tad to pašu astīti galiņā, tad tas ir tā kā tāds, nezinu, es viņu izstāstu tā kā tāds zvaniņš, kas ievibrē visu mugurkaulu. Un tad mūsu iegurnī dzīvo mūsu sievišķā enerģija, uguns enerģija, seksuālā enerģija, kundalīnī, reproduktīvā enerģija, kas kurai tuvāks, kura vēlās, kā kura vēlās to nosaukt. Un pietiek tikai, tas ir tādā, tādiem skaistiem vārdiem runājot, bet runājot fiziski, par fizioloģiju, mums liekas tā, piemēram, cilvēks stāv, bet iegurnis ir drusciņ iegriezies. Tā viņš vēl ir uz augšu vai uz leju, parasti tāpēc, ka viena kājiņa vēl ir īsāka. Un tur liekas, tie ir kaut kādi milimetri, citiem tie ir tiešām 1 milimetrs, citiem tur ir diezgan daudz. Un liekas, kas tas tāds ir, kā tas man var traucēt? Kāpēc no tā, ka man ir iegurnis iegriezies, kā man no tā var sāpēt kāju? Vai kā man var sāpēt jostas vieta no tā, ka man drusciņ, tas taču ir sīkums. Un tad ir svarīgi saprast, ka cilvēks, ka tu
jebkurš cilvēks, mēs esam vienkārši tik super kruts mehānisms, ko neviens mehāniķis, tehnologs, mākslīgais intelekts nevar atdarināt. Mēs esam radīti, tādi, kādi mēs esam radīti. Kaut kāds radītājam iemesls ir bijis mūs nostatīt uz 2 kājām. Nav viegli nostāvēt uz 2 kājām. Un kāpēc sākot ar šo iegurni, kāpēc no turienes viss sākās, jo tāpēc, ka tur tas pats mazais zvaniņš, tas astes kāliņš, tie skriemelīši, ja, un tad un tālāk jau mēs ejam pa visu mugurkaulu līdz pašam augšējiem skriemelim. Un tad mēs tur skatāmies, ja vajag, skatāmies tur pēdas un visas pārējās lietas. Bet tad es gribēju pastāstīt vēl, laikam, es gribu tādus maziņus taisīt tos laiviņus, lai cilvēki, kas tam arī noskatījies. Tad pēdējais, ko es izstāstīšu par tām pazīmēm, un mazliet par asinsriti. Tad tās, kas pazīmes, tur viņu ir ļoti daudz, bet tās vienas no tādām tieši, kas tieši uz iegurni attiecās, ir pēc kā var spriest, ka ir kaut kur ir nošķiebies, ja, iegurnis, astes kauls un ka tur kaut kas nav kārtībā. Piemēram, ja ir sāpes dzimumakta laikā, viens no iemesliem, tur var būt arī, protams, psihoemocionāli iemesli, bet tas var būt. Vai arī mēnešais, sākoties, kad jaunai meitenei sākās mēnešais, tad no pirmās reizes ļoti sāpīgas. Un tad parasti arī šīs sievietes nevienmēr, bet pārsvarā atcerās, jā, es tur drausmīgi smagi nokritu, tur sadauzīju, atdauzīju un tā. Visas ginekoloģiskās saslimšanas, un tur tad es varētu vairāk pastāstīt par asinis, ir visas cistas, polipi, miomas, fibromas un viss tālāk iekaisuma procesi. Starp citu, viena no lietām, ar ko kad es arī sāku, man pēkšņi parādījās pagājuši gadu sen jau, tas liekas par laimi ļoti asas sāpes, vēdera dobumā, vairāk tā kā lejasdaļā, man bija skaidrs, ka vispār tā ir ginekoloģiska lieta, es no sākuma domāju pat kaut kāds urīna pūslis, un tādas ļoti jocīgas asas uznāk pāriet, un man bija zemes kakla iekaisums. Un ko dara ginekologi, viņi kaut kā, nezinu kā kurš, bet konkrēti tajā gadījumā man pajautāja, vai jūs zinat, ka tas ir priekšvēstnesis, ja? Kam? Onkoloģija un tam līdzīgi. Es saku, es nezinu un īsti, tā kā negribu par to zināt. Bet jā, ar šīs metodas palīdzību, ar iegurņā izlabošanu, jeb harmonizāciju, un pēc tam ar konkrētu skaņu konkrētam orgānam es pati izārstējos. Man jau bija tas kaut kādu laiku vilcies, man bija īstenībā bail mazlietiņiet, kas arī ir jebkur normāla cilvēka reakcija. Tas, kas man biedē, es uz to neskatos, un es ar to tā kā nedarbojos. Lūk. Tātad pie visām ginekoloģiskām saslimšanām pirmais, ko mēs paskatāmies, kas notiek iegurnī. Es nevienu lūdzu, man uzreiz ir laikam jāpasaka, tātad es nevienu neaicinu, neapmeklēt ārstus un neaicinu darboties, atstāt visu patvaļā un nerisināt. Tā. Ja ir nepareiza augļa guļa, tas arī nozīmē to, ka, jo kā es teicu, mums ir super mehānisms, vispār Šveices pulkstenis, tas tāds kaut kāds laikam mārketings, jo es saprotu, ka viņš nav visai precīzi, bet mūsu mehānisms ir kaut kas tik cool. Un ja tikko kaut kāds viens, tur kaut kas ir izgājis no ierīnas, pagriezies, nošķiebies, viss uzreiz nostāja, pavalkās līdzi. Un, auglim nav nekāda iemesla vienkārši apgulties, tāpēc, ka es gribu, savādāk. Jā, tur var būt arī vēl psihoemocionāli iemesli, bet vispirms vajag izlabot, nolikt iegurni taisni, tā, lai viņš nostājās taisni. Ja? Visi sāpes, iekaisuma procesi gūžās, krustos, gurnos, ja? Viss, kas ir iegurnē, tas viss ir piesaistīts pie šīs te
astes kauliņa pie šīs iegurņa harmonizācijas izgāzies vēders. Ja ir ļoti palielināts šis, meteorisms, jā, tātad vēdera pūšanās ļoti liela. Tas nav tā, ka tu reizēm, bet tas tā, ka regulāri. Un tād, ja mums vēl ir šis te astes, iegurnis ir šķīps, jā, un vēl ir nestandarta formas pēdas, par ko es runāšu kaut kad citu reizi, tad šiem cilvēkiem parasti, ka viņi atnāk, kam ir tāds, ilgstoši bijuši, un kas vēl ir, piemēram, vai sportojuši, vai ļoti daudz staigājuši, un šīs pēdiņas ir ļoti paaugstināts, vai ļoti pazemināts pacāns, tad ir trūces jostas vietā. Skolioze jostas vietā, tas arī pie tā paša piedara. Lūk, un kas tad notiek? Tad pēdējais, un tad mēs beidzam. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu uzrakstiet, lai es pēc tam varu vienkārši izslēgt, saglabāt. Pēdējais, kas tad notiek, kad šis iegurnis ir sagriezies? Jā, kaut vai tas ir par milimetru. Vienmēr, kad cilvēks stāv, lielākoties cilvēks, es saku, nostājies, tur konkrēti jānostājas, pēdiņas ir plecu platumā, tas ir šeit plecu, ja? Nevis te, bet plecu locītavu platumā. Papēži ir obligāti pie vienas līnijas, tāpēc, ka cilvēkam kājiņa, kad viena ir īsāka, viņš vienmēr būs tendence, viena kājiņa būs vairāk uz priekšu, viena apakaļ, bet svarīgi nostāties, lai papēži būtu pie vienas līnijas. Neko neturam, pilnīgi brīvi stāvam, skatāmies uz priekšu, un tad es palūdzu aizvērt acis un iztēloties, vienkārši nevis iztēloties, bet sajust, kas notiek iegurnī. Un 95% gadījums ir, es jūtu, ka man velk tā kā uz vienu pusi. Un tad, kad mēs taisam fotogrāfijas, es pēdējā laikā nedalos, es esmu piekususi jau jums prasīt, gan jau kaut kad sieviete atkal uzdrošināsies, jā, jau liekas, Dievs, es tik šausmīgi izskatos, es nevaru, bet tad ir tā, ka sieviete stāv, viņai viena roka tā kā vairāk ir iegriezusies, pleciņi ir uz priekšu. Mēs pēc korekcijas katrai tur var savādāk izskatīties, bet tad ir abas rokas pilnīgi štāta brīvi gar sāniem un iegurnis ir vietā. Lūk, un jā, tātad tur, kur mums kaut kas iekaist, tad tur mums ir traucēta asinsrite. Mums ir divi veidi asinsrites, arteriālā, venozā. Tur, kur kaut kas ir pa daudz, tas ir tā kā ar pārlietu puķi, visvieglāk saprast, kad mēs lejam daudz ūdeni puķei, tur sāk vairoties, tur ir pateicīga vide, lai vairotos patogēnās baktērijas. Un tad, kad šī patogēnā vide vairojās, tad tur kaut kas var augt. Visas ginekoloģiskās lietas, kas man nenāk prātā, es neesmu tāda speciāls, bet tās visas parastās, kas ir visi šie izaugumi, tas viss ir, kaut kas ir savairojies, tā tad ir traucēta venoza atece, nevar normāli asins aiziet prom, un kaut kas var attīstīties un augt. Un tajā brīdī, kad mēs izlabojam iegurni, harmonizējam iegurni, viņš klikšķi nostājas vietā, sievietē ir sajūta, ir viegli, tur katrai varbūt tur kaut kas vēl cits, bet tad, kad ja ir jau attīstījies kaut kāds iekaisums, tad jau mēs varam darboties ar iekaisumu, jo mēs zinām, ka asinsrite ir atjaunota, un tad mēs varam izārstēt iekaisumu. Bet ja mēs tikai ārstējam iekaisumu, bet asinsrite joprojām ir traucēta, mēs kaut kā varam viņu izārstēt, bet tas ir tad līdz nākamajai reizei. Ja? Vai arī tad jau, kad tas aiziet kaut kādā dziļākā procesā. Tā, es ceru, ka bija saprotami. Es tā gribēju ātri un īsi par to asinsritu izlasīšu, kādi ir jautājumi. Jā, super, sēžas nervs, tā sāpes iekaisums arī saistīts ar iegurni. Sēžas nervs ir, jā, viena no tām lietām, tur ir daudz viņu, es vienkārši visas negribēju saukt. Jā, tieši tā. Tālāk, vai vienreiz izdarot korekciju uzlabojumu ir pastāvīgi? Lūdzu, nosauciet vienu lietu šajā pasaulē, kuru vienreiz izdarot jums paliek uz visu mūžu. Man šķiet, var vienreiz piedzimt un var vienreiz nomirt, visu pārējo vienreiz nevar izdarīt. Tā, bišķi garāk tur atbildi. Tātad,
iegurni, uztaisot šo iegurņu harmonizāciju, astes kaulu astīti koriģējot, tas ir tā kā jums būtu izmežģīts pirkstiņš, un mēs viņu tagad noliekam, izkoriģējam, un tad jūs ar viņu staigājat un visur atsitaties. Nu, baigi viņš nesadzīs, vai ne? Tātad, ja kaut kur kaut kas mums ir izsalausts, samežģīts, salausts, mēs parasti viņu ārsts liek ģipsī. Kā jūs saprotat, dibenu ģipsī nevar ielikt. Līdz ar to ir jāiemācās, kā viņu pieskatīt, tā, lai viņš 5 nedēļu laikā sadzīst. Tāpēc ir jāiemācās pašam to darīt mājās. Tur ir vēl daudz iemeslu, kāpēc to vajag. Var iemācīt saviem bērniem, lai viņi nestaigā ar atdauzītām astēm, un pēc tam nav viņiem šo te problēmu tālāk dzīvē. Un tur vēl citas visādas lietas, bet jā, tātad, ja jūs atnākat un gribat tikai koriģēt šo daļu, tad to es jums varu izstāstīt, jūs varat iemācīties, un ja jūs visus noteikumus ievērojat, tas ir tāpat kā pie jebkura speciālista jūs aizgājat, jums kaut ko izdara, un tad ir kaut kas jums jādara mājās. Šī lieta ir pašam tas nav nekas daudz un nekas laikietilpīgs, un tas nav stunda dienā. Kas attiecas uz ķermeņa paša korekciju, jā, vienreiz izdarot visu, teiksim, pilno korekciju, tas darbojas uz kaut kādu laiku. Fiziskajā līmenī, ja tur ir, teiksim, astīte ir vietā, atlents ir vietā, cilvēkam ir īsākai kājai ielikts attiecīgas biezumā papēnītes, lai viņš jūtās maksimāli ērti harmoniski, un viņam pāriet viss šīs te sāpes, problēmas, viņš var dzīvot, bet tā kā šī zona mums ir piesieta līdz 90% pie emocijām, tur ir jāstrādā vēl ar emocionālo fonu, un kā jūs saprotat, vienā reizē 2 stundās nav iespējams visu šito izdarīt, ja? Vienreiz var, es jau teicu, ko vienreiz var izdarīt, bet ar katru reizi var, ko cilvēks tālāk vēlās. Ja viņš atrisina šo, nezinu, sežas nervus, sāp atrisina, mēs vairāk neko negrib darīt, super. Un tad tas ir, jā, to var izdarīt tad vienā reizē. Paldies. Vairāk jautājumu nav. Ļoti labi. Visām viss ir skaidrs. Tā, un vēl es gribēju pieminēt, es runāju tikai par vīriešiem, par sievietēm, bet vīriešiem ir tieši tas pats, viņiem ir citas problēmas, viņiem ir citi orgāni tajā tad iegurnī, bet tieši tas pats attiecas arī uz vīriešiem. Es uzreiz iepastēšu laivu un ietagošu savu kolēģis, tā viņu nosaukt, pie kura es iesaku sūtīt savus vīrus partnerus, tāpēc, ka es strādāju ar sievietēm, tā patīk. Es tā vēlos, bet Māris palīdzēs, arī jūs, protams, varat pašas pie Māra doties, viņš strādā Ogrē, pieņem Ogrē, un tad jūs varat savus partnerus sūtīt. Vīriešiem prostatīts, potences samazināšanās, viss, kas ir tajā zonā, tas ir tieši tas pats, kas sievietēm. Vienkārši vīriešiem, kā es to esmu novērojis, parasti ir tā, ka viņi mazāk ir jutīgi uz kaut kādām sāpēm, tur sāp, nezinu, bišķi tur piekliboja, jā, tur sīkums. Bet, tad jau aiziet līdz dzimuma orgāniem, labi, tad jau var sākt kaut ko darīt. Bet, un vēl viena ļoti svarīga lieta, par to jau es esmu runājis, bet es saprotu, ka man liekas, ja es esmu vienreiz pateikusi, visi to zina, bet tā taču nav. Jūs te katrs savā laikā, katra kaut kādu savu informācijas kripetiņu sadzirdat, hemoroīdi, un tas arī piedar pie šīs te, pie šiem, procesiem, kur mēs harmonizējam iegurni, jo tas ir tieši tas pats. Vispirms mums ir jāsakārto, lai iegurnis būtu justos labi, laimīgi iegurni, ja? Lai mēs atjaunot asinsriti, un tikai tad, kad mēs sakārtojam asinsriti, kad mēs esam pārliecināti, ka tas, ko mēs darīsim, tur asins varēs pareizi plūst abos virzienos, ja?
Tad mēs varam izārstēt hemoroīdus. Tā kā droši piesakieties un nākat runāsim konsultācijās. Tad, kad man būs kaut kāda sakrājusies vairāk pieredze, es varēšu vairāk saprast, kā tas viss notiek. Pamazām jau kaut kādus rīkošu arī kaut kādas nodarbības, kuras varu mācīt jums, pavisam kaut kādas vienkāršas skaņas. Bet pagaidām es neesmu vēl tādā līmenī, lai es varētu online iemācīt grupiņai cilvēku to, ko es daru. Jā, individuāli pa vienam, jā, bet online un arī, starp citu, meitenes, sievietes, kas nedzīvo Latvijā un kas nevar tikt pie manis uz konsultāciju, mēs varam arī online to darīt. Daudz, ko es varu izdarīt, iemācīt pašai online, man ir arī visādi palīgi materiāli. Lūk, nu un tad nākamā tēma, kas man ir, ko es vēlos pastāstīt, es nezinu, cik manā lokā ir šādu sieviešu, kam tas ir aktuāli, bet tas, ko es runāju, jau ir par seku labošanu. Un mana tā vēlme ir ne tikai par to, lai jebkurai sievietei būtu laimīga gurni, bet par to, lai tad, kad sieviete vēlās laist pasaulē bērniņu, lai viņa to izdara, pirmkārt, lai viņu var jau ieņemt, jau ar laimīgiem veseliem gurniem, jā, ar iegurni, un lai viņu var laist pasaulē bērniņu, netraumējot sevi un netraumējot bērniņu. Jā, jo tas ir tāds man joprojām, jo vairāk es ar to nodarbojos, jo vairāk sievietes pie manis nāk un tad ved arī savus bērnus, man joprojām nav skaidrs, kāpēc, kādā sakarā, kā ārsts drīkst sievietē likt dzemdēt, laist pasaulē bērniņu uz kušetes, pozā, kas ir ērta viņam, bet kas traumē sievieti un traumē viņas bērnu. Tas man, kāpēc, kā? Ir dažas lietas pasaulē, kas man liekas tik dīvainas, un tur ir pilnīgi skaidrs, ka tas nedara, ka tas ir šausmīgi. Un tas joprojām notiek, un tas skaitās normāli. Tikai tāpēc, ka vienā brīdī kaut kāds ārsts atklāja, ka šitā ir baigi ērti. Man, kā speciālistam. Kā sievietei un viņas bērnam, pilnīgi nesvarīgi. Tur vēl visas tās lietas ar to, ka pie spoža spilgta apgaismojuma, kur sievietei vispār neizdalās, kas tas bija oksitocīns, ja, kur uzreiz ir... Jā, jo jutīgāka sieviete, jo sliktāk, un tad brīnums, kāpēc tur nevarās, kāpēc tur, viss problēmas. Lūk, tāpēc, jā, tas ir tas, par ko es gribētu runāt, jo ir konkrētas lietas, kuras sievietē izdarot, zinot un sakārtojot savu iegurni jau pirms tam, pēc tam, lai viņai nesāp krusti gaidību laikā, lai viņai nav visādas tur problēmas, un lai viņai pēc tam nav hemoroīdi, lai viņa normāli izvēlās laist pasaulē bērnu, nevis guļot uz muguras, jā. Man liekas, tas ir, vienkārši tas ir tas, ko es vēlētos sievietēm palīdzēt, ieiet harmoniski šajā gan gaidību, gan pēc tam arī radību laikā. Tā, ko es vēl gribēju? Un par pēdām mēs runāsim. Es gatavoju, man ir jau 2 nodarbības sagatavotas manā, cietajā diskā. Tur mēs runāsim par psihi un emocijām, tas būs mani pati mīļākā, ko es gaidu. Es viņu gribētu ļoti ātri palaist, mēs runāsim par mūzām un ko darīt, kad tu esi mūza. Tad par pēdām, par to, kāpēc visiem nedara baskāju apavi, kam der, ko darīt, kādas sekas, respektīvi, kāpēc ir cilvēki, kuri uzvelk baskāju apavus un kāpēc ir cilvēki, kuriem ir pasliktinājumi, kuri jūtās neērti, kuriem pastiprinās vēl sāpes par tiem kauliņiem, jo jūs zināt, tas ar pēdām arī darbojos jau kaut kādu laiku, es esmu izgājusi to, ka vajag pēdas tur masēt, atslābināt, vingrināt, kas viss ir forši, bet tas nestrādā visiem, un kāpēc, un ko darīt tiem, kuriem tas nestrādā, jo, ja jums kāds saka, ka baskāja apavi dar visiem, tad viņš ir tajā pašā stadijā, kurā biju es, kad es biju pārliecināta, tas dar visiem, tikai tāpēc, ka tas dar man.
jo es pamēģināju, man dar loģiski, значит, dar visiem, ja? Ok. Nu tā, un vēl, kamēr mēs neesam beigušas, februārī es jūs aicinu uz online klubiņu, viegli, harmoniski, forši, laimīgi, kur būs mazas, vienkāršas pašmasāžas metodas, mani rituāliņi īsiem, maksimums 15 minūtes, kurus es esmu atradus kā efektīvus, foršus, labus, ko jūs varat paši savā nodabā izpildīt. Un tur būs divas, katru nedēļu būs divas tā kā nodarbības. Viena būs šī te pašmasāža, bet otra būs vispār nesaistīta ar to. Un tur es vairāk dalīšos ar visādiem tips and tricks un metodes un kaut kādas īsie tādi paņēmieni, kā justies labāk. Nu, tas ir nevis dzert ūdeni, bet, piemēram, par dusmām, par emocijām, par to, kā sēdēt tā, lai ir vieglāk sēdēt un ērtāk, par to, kā, teiksim, par elpošanu, kā viegli elpot, nevis mācoties kaut kādas speciālās elpošanas tehnikas un hiperventilācijas, bet tieši kaut kādas tādas īsas, foršas lietiņas, kas strādā ātri. Nu, lūk tā, paldies jums, ka jūs piedalījāties. Cik man iznāca bišķi garāks, kā es biju plānojusi, bet ne stunda vēl nav. Kur mani var satikt uz konsultāciju? Strādāju Rīgā, centrā. Man, ja jūs ieiesiet uplink, tajā manā aprakstiņā, tur ir janvārī vēl ir dažas vietas, var pieteikties. Un es nelieku uz mēnešiem uz priekšu, tāpēc, ka man tā ir ērti, tāpēc, ka visādas apstākļi mainīgi un tam līdzīgi. Tāpēc, ja jūs vēlaties, piemēram, pieteikties uz konkrētu laiku, jūs varat jau sarunāt uz februāri, vai mazums ir sievietes, kas brauc un zina, ka viņas brauks konkrēti uz Latviju tajā laikā, un tad mēs sarunājam. Bet parasti es strādāju pirmdienās, ceturtdienās Rīgā. Nu, lūk, un jā, es, protams, jūs ļoti, ļoti gaidu, jo individuālās konsultācijas man ļoti patīk, jo tajās es varu smelties pieredzi, un tad, kad jau es būšu sasmēlusies, tad jau es varēšu tā kā vairāk palīdzēt, grupiņā, jā. Sākumā man ir, vēl daudz jāiemācās. Un vēl, ko es gribēju teikt. Es vienkārši, man ļoti, ļoti patīk strādāt ar pusauģiem. Ar maziem bērniem, man ir grūti, tur vajag vēl vairāk pieredzes, un es arī tad, kad ja bērnam ir kaut kāds nopietnāks veselības problēmas, es iesaku tad uzreiz doties, ne pie manis iesaku, kur doties, bet man ļoti patīk strādāt ar pusauģiem, tātad, ja jums ir bērni, kuriem ir, jūs redzat, ka viņi tur nabagi šķībi greizi, vai viņiem sāp tur kājiņas, rociņas, mugurā, jebkas, tad droši sazinamies, un kas man patīk, pusauģos jauniešos, viņi atnākot ļoti ātri var konkrēti atbildēt uz jautājumiem un pateikt tās lietas, ko viņi nevar pateikt vecākiem. Ja viņiem ir kaut kāds es esmu tas pieaugušais, kuriem viņi var pastāstīt, kas ir pa lietu, ja, kas viņam psiholoģiski ir pa lietu, par ko viņš nejūtās labi. Un tālāk jau es mammai šo informāciju varu nodot. Mammas parasti jau arī aptuveni saprot, ap ko lietas grozās, bet tieši runājot par fizisko korekciju, mēs paskatāmies, jā, tas, kas ir jādara iegurnī, kas ir jādara mugurkaulā, bet maziem bērniņiem nē, bet ja jums ir, es aicinu, ja jūs redzat, ka bērniem ir kaut kādas tur problēmas, kas ir saistītas, da jebkas, jūs varat droši man sakontaktēties, pajautāt, pastāstīšu, tāpēc, ka tad, kad jūs saprotat, kas ar ko ir saistīts, nevis tikai vienu zonu, mēs redzam, vai šito mēs ārstējam, bet saprotam, kas ar ko ir saistīts, ja kā tur ir, nezinu, nabas trūce saistīta, piemēram, ar Atlanta traumu. Tad vienkārši var saprast, ko darīt. Labi, super. Paldies un priecāšos, ja arī jūs pēc tam kaut ko komentāros uzrakstīsiet, padalīsieties vai pajautāsiet, kas jums ir pa jautājumiem.
vai kas jums vairāk interesē par to, ko es daru, un tad jau es kaut kad ceru dalīties arī, nu, tā kā padziedāt, lai jūs varat saprast, kas tas tāds ir, bet caur telefonu tas, diemžēl, nestrādā. Man gan viena sieviete teica, ka viņa bija uzlikusi uz viskaļāko to manu ierakstu audio, pielikusi sev pie tās sāpošās vietas un viņai palīdzējuši. Nu, tāpēc, ka telefons jau var kaut kādā ziņā vibrē, bet es nezinu, es par to tā baigi droši neesmu, varbūt bija kāds placebo efekts. Labi, super, paldies un tiekamies!